Tradīcija turpinās, un ikreiz to papildina jaunumi. Arī šogad, kad jau 6. gadu Bauskas novada Dāviņu pagasta Bruknes muižā risināsies daudz iemīļots labdarības lielkoncerts uzcels savu baznīcu. Tas ir Renāra Kaupera iniciēts, tapis sadarbībā ar Juri Vaivodu. Šo sestdienu 2. jūlijā ir gaidāms koncerts, un tas solās būt par jaunu un iedvesmojošu programmu. Šajā rītā mēs tiekamies ar mūziķiem Valteru Frīdenbergu un Kristiānu Stirāni, kā arī ar Bruknes kopienas dibinātāju Andreju Mediņu. Labrīt! Sveicināt! Labrīt! Labrīt! Andrej, kādas sajūtas ir pirms kārtējā lielā labdarības lielkoncerta? Man tā sajūta, ka ir pavisam daudz savādāk nekā bija iepriekš. Ceļš tāpēc, kad ir kolēģi saslēgušies, ka vajag kaut ko radīt jaunas vēsmas, jaunas sajūtas un jaunu piedzīvojumu. Un man šķiet, ka tas jau ir patiesībā Bruknē jau sācies. Visa gatavošanās, ņemšanās un kori un vispārējais. Tas būs kaut kas ļoti neprātīgs, skaists. Varbūt drusku pat bail pašam no tā, ka tas pārmaiņas tik lielas ir iecerēts. Tā kā gāja Nē, tāda pilnīga ļaušanās, tāpēc, ka redz, kā cilvēki darbojas, kā cilvēki dara šīs lietas, sirdi liekas. Patiesībā ne jau mēs to visu darām, visu tur darām viņš augšā. Mēs visi ir atkarīgs no tā, cik mēs viņam ļaujam darīt šīs lietas. Kā to baznīca? Kas vēl ir jāizdara, kas ir izdarīts? Patiesībā gribu pateikties visiem draugiem, visai Latvijai pateikt paldies. Ir izdarīts ļoti daudz, bet patiesībā mēs esam atkal kaut kāda jauna notikuma sākumā, jo iekšpusē gandrīz esam beiguši, bet ir teikt iet runa par ārpusi, apbūvi, krustēja, krustadārs, vēl tad ir visa mākslas lielā galerija, kas ir Apustuļu dārs. Tā kā tas ir tāds liels komplekss, ko es domāju, ka vēl vismaz noteikti, vēl 6 gadus noteikti tiksimies šādā. Tās ir labas ziņas, jo notikums, pasākums, koncerts Bruknā, man liekas, tāds gandrīz vai kā festivāls. Noteikti, jā, un Brukne attīstas, Bruknietis priekš, esam iegādājušies arī skolu, kur vēlamies izveidot jauno tēvu skolu un kopienas skolu brīnišķīgi puišiem. Tā kā Brukne attīstās. Jaunā tēvu skola, tas ir kas jauns. Tas būs kaut kas pilnīgi jauns, bet es domāju, ka šodien nav tā diena. Bet jebkurā gadījumā koncertā varēs arī daudz dzirdēt par šo projektu un par šīm iespējām līdzdarboties un izveidot vienu brīnišķīgu skolu gan bērniem, gan puišiem sevišķi. Un jauna aviācijas skola pirmā bērniem. Un svētdien, saprotu, savā ziņā tāda kā atvērto durvju dienu varēs daudz ko uzzināt arī pirms tam koncertu. Jauniešiem droši vien, ja drīkst jūs tā dēvēt. Mēs visi šeit esam jaunieši. Skaidrs, ka katram ir tā sava atbilde vai motivācija, kāpēc iesaistīties un piedalīties baznīcas celšanas procesā. Kāda ir tā jūsu iekšējā pārliecība, iekšējā atbilde? Man šķiet, ka šeit ir Kika viena atbilde, un šī atbilde sēž mums blakus Andrejs Mediņš. Jo Andrejs noteikti ir tas cilvēks, kurš sapulcē pilnīgi visus tos cilvēkus, kas mēs arī šajā gadā būsim, un Kika arī tūlīt izstāstīs vēl par mūsu kolēģiem. Un viens no tādiem amizantajiem faktiem, piemēram, šogad arī runājot ar savu draugu, ar basistu Jāni Olekšu, viņš saka, Valči, bet nav šogad ar kādu, ar ko ir jāuzspēlē. Gribās uzkāpt, bet neviens man nav zvanījis šogad, un gribās aizbraukt uz Brukni. Tā kā šis parāda to, ka ir interese un vēlme galvenais. Jā, Kristiāna, tātad Valters teica, pastāstīsiet par kolēģiem, kas vēl piedalīsies. Jā, šo 6 gadu laikā ir tiešām liels prieks, ka ir arī tādi kolēģi, kuri katru gadu jau zina, ka ir jābrauc un arī brauc. Un tas jaunais, tas varbūt tas, kas nav bijis šo visu gadu laikā, ir, ka mums piedalīsies aizmugurē, mums būs koris no Liepājas, koris Laiks, kas arī to visu skanējumu papildinās un uztaisīsim tādu riktīgu koncertu. Un arī liels paldies, protams, Jurim Vaivadam, kurš ir uztaisījis brīnišķīgas aranžijas, un arī mums, mūziķiem, ir ļoti interesanti arī tās izpildīt. Un, protams, būs Renārs Kaupers un Olga Rejecka, un būs Ralfs Eilands, būs Aija Vītoliņa un Elza Rozentāla, būs grupa Putnballa. Tā kā droši svētdienu brauciet, un jebkurai muzikālai gaumei mēs pielāgosimies. Ja, kā Pētera Barisona klasikā, daudzas balsas doma viena. Protams. Doma viena. Es domāju, šobrīd ļausim ieskanēties mūzikai, kas arī mūs noskaņos svētdienas koncertā. Jā, pilnīgi noteikti. Un šogad arī mums pievienosies vēl viens mūsu kolēģis Aivars Hermans. Un tad jānospēlē viens viņa skaņdarbs. Sirdī apkārt klūs, kā baltā mežā, kur nevar iebraukt autobus.
Bužināsim spilvenus, pāri seksim palagus. Pirms aizmigsim ar labu nakti, teiksim čukstus. Tad gaidīsim līdz sapnītis mūs apciemos, jau aizmigušus. Dzirdi apkārt klus, kā baltā mežā, kur nevar iebraukt autobus. Bužināsim spilvenus, pāri seksim palagus. Pirms aizmigsim ar labu nakti, teiksim čukstus. Tad gaidīsim līdz sapnītis mūs apciemos, jau aizmigušus. Dzirdi apkārt klus, kā baltā mežā, kur nevar iebraukt autobus. Bužināsim spilvenus, pāri seksim palagus. Pirms aizmigsim ar labu nakti, teiksim čukstus. Tad gaidīsim līdz sapnītis mūs apciemos, jau aizmigušus. Dzirdi apkārt klus, kā baltā mežā, kur nevar iebraukt autobus. Dzirdi apkārt klus, kā baltā mežā, kur nevar iebraukt Dzirdi apkārt autobus. klus, kā baltā mežā, kur nevar iebraukt autobus. Dzirdi apkārt klus, kā baltā mežā, kur nevar iebraukt autobus.